Sveiki! Prieks par jūsu klātbūtni Somatikas fóruma sarunās un praksēs. Šo apmēram stundiņu uzzināsim par vienu no Latvijā sastopamajām somatikas praksēm. Lai gan kāds man teica, ka šī nesot somatikas prakse, bet es minēju deju un kustību terapiju, tomēr tas skatpunkts uz cilvēku ir somatisks. Vienmēr sakot, deju un kustību terapija būs šī praksa, kuru mēs pētīsim šai stundā, un pieredzēsim uz savas ādas arī dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas. Ar to mērķi, lai uzzinātu par šo pieeju, par šo terapijas veidu, principā ne tikai teorētiski, bet mazliet arī pagaršojot to praktiski. Un pirms mēs ķeramies pie sarunas, es aicināšu pievērst uzmanību, kā mēs līdzsvarojamies iekšēnē starp tonus un atslābinājumu. Tad, cik tonizēti vai aktīvi mēs esam, vai varbūt mēs esam ļoti mierīgi, varbūt vispār pārguruši un tam līdzīgi, kur mēs esam uz šīs ases, kur vienā pusē ir aktivitāte, otrā pusē ir tāda pasivitāte. Vai tonus un atslābinājums. Un vai varam mēs izvēlēties, kā justies šobrīd? Kā mēs izjūtam savu prātu? Kā drīzāk pilnu, aktīvu vai tādu plūstošu un atvērtu? Pievēršam uzmanību, kā mēs sajūtam savu mugurpusi, kā mēs sajūtam savu priekšpusi, kā mēs pieredzam savus sānus, kreiso labo pusi. Kā pieredzam savu augšu un savu apakšu, leju. Un tādā plašākā ieelpā sajūtam, kā mēs izplašamies visās trijās šajās pamatdimensijās - augša, leja, sāni, priekša, aizmugure. Un kā mēs izjūtam saucamo ceturto dimensiju - laiku. Kad drīzāk mūsos ir steiga, vai ir sajūta, ka laiks ir pietiekošs. Tāds status quo jautājums, kur mēs šobrīd esam. Un šajā sarunā tiekos es, Inese Upe, somatiskās psihoterapijas speciāliste, somatikas eksperte, ar Lienu Lāci, kas ir mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā. Liena ir arī emocionālo un sociālo prasmu trenere. Viņa ir arī buto performances māksliniece un arī Argentīnas tango pasniedzēja ar 10 gadu pieredzi. Un šobrīd certificētā programmā viņa apgūst arī šīs dejas terapeitiskos aspektus. Un jau vairāk kā 15 gadus Liena nodarbojas ar dažādām prāta ķermeņa, ķēbena prāta miedarbības izzinošām praksēm, kas ir palīdzējušas skaidrāk izprast un smalkāk sajust sevi, kā arī nonākt līdz mākslas terapijas profesijai. Ar to viņa palīdz cilvēkiem rast mieru, prieku, līdzsvaru ikdienā, būt prasmīgiem arī grūtībās un justies brīvākiem savā augumā. Sveika, Liene! Jā, sveiki, Ines. Un sveiki visi tie burvīgie cilvēki, kas ir pieslēgušies šim ierakstam. Mhm. Liena, pastāsti, kā tu nonāci līdz deju un kustību terapijai, kā savai pieejai, kā savai izvēlei? Jā, šis ir tāds garš un ļoti interesants stāsts, kas īsnībā, kā jau tu minēji, sākās jau vairāk kā 10, 15 gadus atpakaļ. Kad arvien vairāk manā dzīvē ienāca, sākumā tā bija joga, pēc tam tās bija dažādas meditācijas, aktīvākas, mazāk aktīvas, ošo, un pēc tam tur sākās arī visādas dēļas un kustības, tad es iepazinos ar tevi, tad tur ienāca tajā visā stāstā kontakta improvizācija un visas tās prakses, ko tu pasniedz un kamī tu arī dalies. Un tad tas viss tā kā kāpa līdz kādam brīdim vai laikam, kad es sāku apmeklēt Argentīnas tango nodarbības. Un tad jau, kad es viņas biju satunies apmeklējis jau kādu laiku un sāku viņas arī tā kā pasniegt.
tad es ievēroju, kā dēja un kā šis kontakts, ko mēs esam pieredzējuši jau arī kontakta improvizācijā, kā tas pāri attiecībās spēlējas, kā notiek šī miedarbība, kā cilvēki savstarpēji runā vai attiecas viens pret otru, piemēram, atnākot uz nodarbību vai no nodarbības ejot prom, kā viņi tieši ienāk, kā viņi atsveicinās, vai viņi atsveicinās, kā viņi viens pret otru runā, kā tas precīzi, nu, tā kā viens pret viens izpaužas un parādās tajā, kā viņi dejo šo deju. Mm. Un tad man liekas, tas taču ir fantastiski. Tā kā cilvēki, jūs taču, nu, tā kā jūs redzat, kas tas par instrumentu, cik tajā ir milzīga bagātība. Jo tieši kā tu minēji par šo ķermeņa prātu un prāta ķermeņa miedarbību, tas mums ir viss tā kā, nu, tā kā saistīts. Līdz ar to, ja mēs piemēram, iedziļinamies šīs dēļas terapeitiskajos aspektos, mēs caur to varam palīdzēt arī sev partnerattiecībās vai jebkurās cita veida attiecībās. Un tad es sāku tur domāt, nē, nu kaut kas, jo tie cilvēki, protams, kas atnāk uz Argentīnas tango, tur, nu, darba dienu vakaros, ja, skaidrs, ka cilvēki ir jau mazliet saguruši un var teikt, ka viņiem īstenībā nepārāk gribas tur nodarboties ar savu attiecību labošanu un nedod Dievs vēl pieredzēt to, kā viņi varbūt ne perfekti visu dara, teiksim, tas nav īstais vārds, teiksim, to viņas padomāšu. Ne, ne, nepilnvērtīgi piedalās un neadekvāti piedalās attiecību veidošanā. Nevienmēr to ir viegli ieraudzīt vai tajā skatīties, un vēl jau vairāk ar to kaut ko darīt. Tādēļ es tā kā sadūros ar tādu sienu, kad es tā kā redzu, kas notiek, un es redzu arī to, kā es varētu caur šo deju pat cilvēkiem palīdzēt. Un, nu, tā kā šeit ir problēma. Jūs, tā kā, nu, mēs taču to redzam. Un, jā, un tas man aizveda interneta plašumos, kur es meklēju, kā tad, nu, tad, kur tad to var likt un kur tad to var papildus mācīties un papildus iegūt vēl kādas zināšanas, jo praktiska pieredze un tā sajūta par to, kā tas notiek, tā garšiņa man jau bija. Mm. Nu, lūk, un tad kādā saulainā dienā es atradu šīs studijas Stradiņu universitātē. Un kad es gāju cauri programmas šiem dažādajiem punktiem, ko tur tā kā pasniedz, par ko tur var mācīties, man liekas, ak, Dievs, tas taču ir, nu, tas taču ir tas. Tas ir tas, ko man gribas darīt, tas, ko man gribas vairāk mācīties. Gan tā neiropsiholoģija, kaut kā mums viņa tur savādāk saucās, bet nu nav būtiski. Jā. Visas tās dažādās, dažādu veidu psiholoģijas, dažādu veidu pieejas, kā skatīties, dažādu veidu pieejas, kā palīdzēt caur kustību cilvēkiem. Nu, ar vienu sakot, tas bija tā kā vīrs, nu, tā kā 10 no 10. Un, nu, tā es pieteicos. Kad tas bija? Ak, Dievs, jā, es ne, Atceries? laiks nav man mīļākā dimensija. Tas bija tātad, tas nebija ļoti sen. Tas bija, tātad pabeidzu es pirms 2 gadiem. Sanāk, ka tas bija pirms kādiem plus mīnus, nu, ap 2000. gadu, laikam. Tāds varētu būt. Covid laikā, principā, studēju. Jā, 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 mēs Mm. bijām viens no tiem dīvainajiem kursiem, kas pirmie tur sāka, vai nu gandrīz pirmie sāka saprast, kā vispār deju kustību terapija, kā tas vispār var notikt tā kā online un zoomā, un tad tas zooms vispār parādījās, un jā, Kā var tas bija tāds pieskaties bez īpašs. pieskārieniem? Kā to vispār, bet Mm. izrādās, ka cilvēki ir ļoti radoši un arī šis izaicinājums tika pārvarēts un tika atrast pat veidi, kā vēl šo baldu dienu cilvēki turpina strādāt. Jā. Strādāt veidā. Mm. Es atceros, ka es arī pirms Covid vēl psihoterapijas studijās mums bija kāds dators, ka caur datoru vispār nav kontakta. Mēs pat acu kontakts mums nav. Mums ir caur kamerām, un mēs tāpat netur skatāmies. Un es tik daudz ārzemju latviešiem esmu atteikusi savā laikā. Un tad tajā Covid laikā, kad sapratām, kā var strādāt, un īstenībā, ka pat Grīmberga metode, kas ir principā ļoti ķermeniska pieskāriena metode lielākoties, un ka tas ir iespējams caur instrukcijām, caur sajušanu, nodot šo pieredzi klientam caur šo te mazo rīku. Mazo lodziņu.
Tas bija absolūts pārsteigums. Man 3 nedēļas bija nepieciešams, lai tam noticētu intensīvi, bet, kad Mm. es to paprovēju, es biju šokāta, cik ļoti labi tas strādāja. Bet labi, to jau visi zina šobrīd. Um, par deju un kustību terapiju. Kas būtu noteikti jāzina par to? Varbūt ir kaut kādi fakti vai kaut kas. Jā, tā tad dēļu kustību terapija, kā tu jau sākumā minēji, ir terapijas metode. Par tādu viņa tika atzīta jau 1950. gadā, kad Marijana Čeisa bija tā mēs viņu saucam par dēļu kustību terapijas, jeb DKT, pirmo lēdiju, kas strādāja psihiatrijā, ļāva šai viņas pieejai attīstīties tik tālu, ka tā kļuva par ārstniecības metodi. Um, tas nu, no vēstures, ja Latvijā šī pieeja metode attīstījās ap gadsimtu mīļu, un tad 2005. Šeit, jā, 2005. gadā tika reģistrēts profesiju standarts, tātad šī dēļkustība terapija tika atzīta kā profesija, un pēc tam no 2012. gada arī tātad mākslas terapeiti, gan tātad dēļu kustību terapeiti, gan pārējās mākslas terapijas specializācijas kļuva par daļu no ārstniecības sistēmas, jeb par ārstniecības personām. Tas par tādiem faktiem. Vēl kas no tādas, tad no faktiem pārējot pie ikdienas dzīves, man uzreiz jāsaka, ka deju kustība terapija nav deju nodarbības. Tas ir laikam tas, pirmais, ar ko es sastopos cilvēkiem stāstot par to, kas ir deju kustība terapija, un arī skaidrojot, kādēļ kaut vai cena ir tāda par sesiju, kāda tā ir, jo tās nav deju nodarbības. Jā, mēs varbūt izmantojam dejas elementus, izmantojam kustību elementus, bet šie elementi tiek izmantoti ar konkrētu terapeitisku mērķi, par ko mēs ar klientu, vai ja tā ir grupa, tad ar klientu grupu vienojamies. Pastāv tā kā noteikumi, pastāv konkrēta forma, pastāv terapeitiskās attiecības, kas veidojas terapijas procesā, pastāv konfidencialitātes noteikumi, mums kā terapeitiem pastāv prasības pēc supervīzijas, prasības pēc personīgās terapijas. Respektīvi, ir daudz dažādi elementi, kas veido to, it kā to, ko mēs reizēm, es savā dzīvē esmu pieredzējis, ka cilvēki tā kā jautā, kas tas jūs tā kā vienkārši tur sanākt un dejojat, kādā stilā jūs tur dejojat. Nu, tā. Bet principā sanāk, ka tā ir grupas terapija. Vienkārši ar dēļas un kustības elementiem. Ir dažādas grupu terapijas. Tas, ko tu uzskaitīji, principā varēja pateikt par jebkuru grupas terapiju. Jā, Vienkārši deju kustību ir iesaista kustību, iesaista deju. Ir jā, ļoti un vienkārša. Jā, Jā, un tā var būt arī individuāla terapija, jā. kur klients nāk ar savu lūgumu, ar savu jautājumu, un ar to tad arī strādājam. Mm. Mhm. Jā, nu tā var teikt, jā, protams, arī pēc definīcijas deju kustību terapija tā tad izmanto, kā jau mēs te vairākas reizes pieminējām, dejas un kustības elementus, klientu dažādu emocionālu, kognitīvu, sociālu, fizisku vai citu traucējumu vai grūtību risināšanā. Mm. Mērķiecīgi. Ļoti mērķiecīgi, jā, protams, tur, nu, tā kā, jā, mēs veicam tātad, tiek veikta izvērtēšana, arī pamatojoties gan uz sarunu, ja klients ir verbāls, jo te, laikam, man būtu jāpiemina, ka dēļ kustību terapeiti nestrādā tikai ar neirotiskā līmenī funkcionējušiem cilvēkiem, bet arī ar zemāk funkcionējušiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir pat arī reizēm grūtības runāt Mm. vai cita veida psiholoģiskas grūtības. Un tur tas skaistums, ka tieši neverbāli mēs varam strādāt.